Kamēr Jānis veic reģistrāciju dalībnieku, mēs iesim pie dalībniekiem uz laivām un uzzināsim, kur ķers, ar ko ķers un ies uz kvantitāti vai kvalitāti. Nu, pagājušā gada lielākā asara īpašnieki. Labrīt. Labrīt. Šogad kaut kāds plāns? Tāds pats? Nu, nē, mēs šogad esam gan uz skaitu, gan uz lielo, bet vairāk uz skaitu. Tad tu nebrauks divreiz studijā. Šogad mums studijas nav. Nē, pat ja mēs noķersim lielo, tad mēs nebrauksim krastā. Mēs nebrauksim. Mums šogad ir labi pastrādāts, vajadzētu būt arī uz skaitu. Daudz treniņu? Jā. Nu, vairāk kā pagājušajā gadā. Vairāk kā pagājušajā gadā, ok. Man tev jautājums, cik būs šogad lielākais? Nu, es domāju, arī līdz 45 lielāks nebūs. Nu, 43 jau spēlēs. 43, tad 44, un tad varbūt 45. Jā, nu, lielāks par 45 nebūs. Tā vai es kādu domā Paldo? Jā, mēs vakar atradām, kur ir. Tā tad ir bijuši treniņi, ir bijuši 45. Tā kā viss būs. Uz kvantitāti, kā tu domā, cik? Līdz 50. Nu, līdz 50. Diezgan švāk šobrīd asaras ņemas, tā teikt. Viņš ir daudz, bet viņš ir tā kā paēdis vai kas, bet nu, tā skraidot pa aktīvo zivi, es domāju, līdz 50 varētu būt. Tas būtu pirmā vieta vai tas būtu vidēji? Ne, tā būtu pirmā. Tā būtu pirmā. Vidēji, es domāju, 20-30. Ja 20-30, tad aptuveni man šodien būs jāapstrādā, ja 20, tad 800 zīves. Jo laivas ir ļoti daudz? 40. Nepilni 40 laivas. Kā ir, kā jūtās konkurence? Nav. Nu, konkurence ir liela. Nav tā, ka brīvi jūtās. Nē, tas lielais var izšķaut jebkuram, jebkurā točkā. Tā kā kuram tas būs redzēs. Uz skaitu, protams, tur ir bišķi ķamāk. Šitas tas top teiciens. Kā tur bija? Tur bišķi ķamāk, jā. Tur bišķi jāmāk. Tur nebūs tā, kad uz haļavu var iziet, bet uz lielais tur iekšas jebkuram. Super. Kā tu domā? Nē, uzreiz jautājums. Vai atklāsi, kur jūs ķersiet? Daugavā. Daugavā. Domāju, aptuveni skaidrs. Otrs jautājums. Uz ko tu ķersi? Četrbeita un vēzīti. Četrbeits vēzītis. Četrbeita ļoti daudz šodien. Tāda informācija. Jā. Nu, labi. Atved arī? Nē, mēs pamēģinājām. Nav mums. Pēsi ārā atved. Nav jūsējais. Nu, labi, Čegi. Kamēr tūmiņa nav, lai veicās. Davai, čau. Gaidu jūs atgalē Big Fish. Jā, cerams. Davai. Cik jūs sakat? Cik jums jānoķer un cik pirmai vietai jānoķer? Pirmai vietai, es domāju, būs kādi 45. 40-45. Labi. Kur brauksiet? Ja varat, ja atklāsiet. Daugaviņi, arī Daugaviņi. Tu jau zini, kur ir jāsars. Nezinu gan. Nezinu. Tā viss pirms mačiem saka. Tā viss. Evo, viss saka, es zinu. Kaut kā ticības nav šī tavam tekstam. Prognozes, cik asaru? Nu, kā 50 kā minimums, šitās zinu, kā dzirdēts jau kaut kur. Tāpēc nekādas prognozes. Toši es varētu visiem pajautāt, kādas prognozes. Nu, tu saki 50? Nē, es tā neteicu. Imant, vai tu tā teici? Es tā toči neteicu. Saka, pagājušreiz bija apmēram tāds prognozes, man liekas. Nē, zinu, kā noķers 20-30 būs jau labi. 20-30 tā prognoze, ja? Jā. Lai uzvarētu, cik daudz ir jāķer? 70. 70. Tas ir šodien top skaitlis. 70. Šis ir top skaitlis. Un cik vidēji aptuveni varētu būt? Es domāju, ap 30. Ap 30 uz laivu, ja? 35 vajadzētu vidēji būt. Cits saka, ar 35 vinnēs. Bet, nu, ok, labi. Nē, ja būs 70, tad tieši nevinnēs. Tā tad 70 vinnēs. Šī tā ir laba prognoze. Kā jūs domājat, vai atklāsiet, neatklāsiet vērņeki? Uz ko ķert? Pagaidām laikam vēl nē. Pagaidām neatklāsiet. Tad, kad noķersim 70, tad ar Lakiģonu. Kā vienmēr ar Lakiģonu. Jā, starp citu, Lakiģonu, paldies Salmo par atbalstu. Tur ir vienkārši super. Nu labi, čaļi, lai veicās, laikam visus jautājumus uzdevu. Davai. Tiekamies. Tikko ir startējis jau 3. gadu pēc kārtas turnīrs Riga Bass. Turnīrs veltīts tikai asaru copei ar 2 nominācijām, kurš noķers garāko un kurš noķers vislielāko asaru kopgarumu. Starts ir dots 8:00. Dalībniekiem ir laiks līdz 4. Skatīsimies, vērosim,
kā viņam veiksies dienas laikā. Gan jau jūs redzēsiet kaut kādus momentus uz ūdens, paintervēs, pastīsies, kā iet, un tad jau pēc 4 tiksimies finišā. Pabraukājām apkārt, redzējām, kā noķer pāris asarīšas. Tagad esam ziemas ostā, te bija 4 komandas, uzturējās kādas 10 minūtes un atkal brauca projām. Šodien ilgi neviens nepaliek vienā vietā, visu laiku mainās un brauc uz priekšu un meklē kaut ko jaunu. Drīz brauksim pie kādiem līderiem, sekojam līdz rezultātiem un paintervēsim. Jurģim ir zivtiņa. Jurģim jau otrā zivtiņa, tā kā iespējams jau viņš pat varētu kaut kādu rezultātu. Jurģi, kāds mums ir minimālais izmērs asarim šodien? Mums vai? Nu, sacensībās, Riga Bass. 25, neiekļaujās. 5. Ratarbeidz komandai kopā ar Raimondu ir tā, ka daudz zandartu, bet asars īsti neķerās. Viens makšķerē uz krasta pusi, otrs makšķerē tā kā uz dziļumu vairāk, uz kantīti. Un pagaidām, skatoties pēc rezultātiem, tādu izteiktu līderu nav. Diena tuvojās jau pusei. Tuvāk mēs nebrauksim, netraucēsim viņiem makšķerēt. Meklēsim kādu, kas mums pielaidīs klāt un ko varēs parunāt. Kāds ir dienas lielākais pagaidām? 29, 28. Zandarti traucē? Nē, Zandars neviens pats. Tautā traucē, pavīt. Asarim. Pastāstīs kā, uz voblerīši. Jā, mikruhu mēs mēģinājām neņemt. Voblerīt tagad. Tvičiņš tāds mierīgs. Ir pusdienas laiks, kā ar asariem. Ēd vai nē? Nē, švaki. Viņiem vēl nav apetītes. Tādas baigās, ka viņi gribētu baigi ēst. Mums vismaz personīgi visu dienas garumā diezgan grūti iet ar to asaru. Kāds pagaidām ir lielākais noķertais? 32. 3-2, jā. 32 nav nekas baigi liels. Nu, ir lielāks nekā iepriekšējie komandi. Jā, bet nu... Skaita ziņā. Skatoties pēc rezultātiem, citiem tā raitāk, man liekas, iet. Tabula aizpildīta vai? Tabula kāda? Nav tabulas? Tabulas? Nu, cik jums iet ieskaitēja? Mums? Jā. Neierobežot skaits? Neierobežot skaits? Jā, tas ir nezināju. ķert, cik vari noķert. Jā. Cik vari noķert? Jā. Labi. No 23 centimetru viņi ķer kaut vai 100 gabalus. Un tās arī mērķi šodien 100 noķert, jā? 100 metros 100 gabalus, jā. Paldies, tā arī varam beigt. Parasti jau saka, ka esmu veiksmi atnesu, tā kā cerams jums arī. Nu, te jau daudz nevajag, zin kā, te arī var, 5 minūtēs 1:48 un varbūt ar to tu novinēji visu pasākumu. Viens metiens, Uz ko pamatā ķerat, kāda tehnika labāk strādā? Nu, šī gada top mānekļi, pagājušā gada top mānekļi, čatrīts. Čaters woblers. Čaters woblers, džigiņš, kā jau viss kā parasti. Zini, kā tur vairāk pēc vietas summējies, skaties, kas ir, kāda vieta, kur tu esi, un tad jau. Nav nekāda super noslēpuma. 4 stundas palikušas, kāda tālāk taktika, kaut ko mainīsiet vai turpināsiet? Nē, iesim to pašu visu, tā kā arī domāts, kā saka. Kaut kādas vietiņas, ko treniņos pārbaudīja, ko tas asarīts bija, tur arī pieturēsies. Cik daudz laika treniņos pavadījāt? 3 dienas. 3 dienas. Pietiek vai par maz? Pietiek. Kaut kas no iepriekšējiem gadiem ir palicis. Tā, ka līdz uz dullo nav, ka braucam. Labi, paldies! Kā vajag? Žanīti laižam vaļā. Muktā. Kaspars skatos pārnieks uz poperi laiž.
Jā, mēs sākam miksēt tehnikas un nomainījām taktiku. Tas tāds, ka mums iestrādātā taktika, tā, ko mēs bijām izvēlējušies, ietrenējuši treniņos, tā šodien, varētu teikt, izgāzās. Un mēs tagad ejam uz izmēru. Mēs taktiski bijām izvēlējušies sākumā iet uz skaitu, bet tagad redzam, ka mums ļoti daudz zemēra asari krita iekšā. Un tad 21, 22, 20, it kā skaits varbūt ir ok, jā, bet nevar dabūt izmēru. Un tad mēs pārslēdzāmies uz zāļu bakstīšanu pa malām. Tad mēs izmantojam poperus, čaterbaitus izmantojam, kur varam, tur mēs ar wobleriem tvičojam cauri. Kopumā, pagaidām rezultatīvāks ir čaterbaits. Mums ir bijuši pāri 37. asars šobrīd ir lielākais. Un čaterbaita tehnikā pagaidām izskatās, ka krīt lielie asari iekšā. Jā, bet jāmeklē kaut kādas vietas zāles, izskatās, kad viņi tur, kur ir straumi mijās ar krasta kanti, ir kaut kādi zāļu sabiezējumi, tur ir šobrīd tā zivs it kā ir, tur lielo asaru liekas, ka var noķert pagaidām. Mums vēl 4 stundas līdz sacensību beigām, redzēsim, ko tas mums iedos. Popers un mums tāda jauna tehnika priekš mums īsti, un ko mēs pat nebijām apsvēruši pirms tam lietot, bet mēs esam tādi ekipāži, kas ļoti improvizē, un mēs varam sacensību vidū. Tu turās un skatāmies, lai jūs esat desmitniekā, kā ieplānās, jā? Paldies. Vai augstāk? Ieplānots jau bija augšā pavisam, bet... Jā. Veiksim jums nenovēlēšu, nedrīkst, bet izturīt. Jurģis tikko noķēra zandartiņu, vēl pamēģinās paskrāpēt kaut ko. Un mēs arī lēnām dosimies uz finiša vietu, skatīsimies, ko Jānis tur dara, un sagaidīsim mūsu dalību. Tātad pulkstenis tagad ir +2. Esam joprojām Jaunciem ostlā, sēdējam tiesājam Rigabas jau 3. gadu. Šobrīd izteikti līderi ir NGT un Fiškanters savā starpā cīnās, pārējie bišķi atpaliek. Šobrīd lielākais asaris ir 41 cm. Tādu 41 cm asari ir noķēruši 2 komandas. Bet tas, kas noķer ātrāk, tas ir pirmais. Mums ir tāds bonus. Tu iedomājies, tu sēdi tagad skaties šo video, esi makšķernieks, ķer asars, atbrauc pēdējā jūlija sestdienā, noķer lielāku asaru un tu brauc mājās ar 1000 eiro. Un tas nav tā, ka tie ir 1000 eiro kaut kādā dāvanu kartē vēl kaut kas. Te ir 1000 eiro. Brauc mājās, viss, kas tev ir jāizdara, jāpiedalās, jānoķer garākais. Brek, 1000 eiro ir tavu normālu haltūru vienai dienai. Un tāpat ir 1000 eiro tai nominācijai, kas noķers visu lielāko asaru kopgarumu. Ieskaits. Ieskaits asari no 2-3 centimetriem, noķer visvairāk tādus un vēl vieni 1000 eiro. Tā kā standarta pasākumiem es teiktu tā, ka tas ir lielākais balvu fonds, kāds Latvijā ir aiz Garmina. Un tā mēs te ņemamies 3. gadu pēc kārtas. Rigabas 2025 oficiāli ir beidzies. Dalībnieki ierodās uz finišu, zupiņu, saliņu vispārējais un pēc brīža apbalvošana. Kuri tad ir tie māsteri un karaļi? Tūlīt to redzēsim. Trešā vieta – Konebult.com, Norten Lights, Toms Karlsons, Pēters Priediņš. Trešā vieta – 40 centimetri. Un cik es saprotu, tas ir Vilcāna ex-laiva, kur viņš tā nav tā kā laba aura, jums ir no viņa atnākusi. Trešā vieta – The King of the Rigabas. Otrā vieta kategorijā – The Kings of the Rigabas komanda. 007 Cope Team, Rolands Naglis, Uldis Masāns, otrā vieta 41 centimetrs.
Diemžēl kļūdiņa, un man tā liekas, tu šito atcerēsies tagad uz visu dzīvi, un nolikumus izlasīsi laicīgi, un, nu, kā tas ir, tā tas ir. The Kings of the Riga Bus, pirmā vieta, kas vienkārši izdara visu laicīgāk, iegūst 1000 eiro, iegūst Norfin kombinzonu skātus no Zetrixa, no Raterbaits. Ekipāža. Esmu Aldori, jeb Minioni, kā es saku, Haralds Apinis, Agris Galiņš, uzvarētāji! Ok, viena kategorija pabeigta, un mēs ķeramies špīleriem, kas gāja jau uz kopvērtējumu, uz kopgarumu, kurš vairāk noķers, kurš garākus. Riga Bassmaster, 3. vieta. Laiks copē, Baltika XL, Jānis Maunečs, Mareks Merts, 3. vieta. Bet viņi jau mums tikai ir redzēti arī uz piedestāliem, bet šoreiz bronze, 3. vieta. 2. vieta kategorijā Bassmasters. Ekipāži. MKC, Toms Klāpis, Gats Arnstons, pagājušo gadu The Kings of the Riga Bus, šogad sudrabā Bassmasteros. Ko? Uzvarētāji, kas spēja noķert visvairāk, visgarākos un vinēt Bassmaster, Riga Bassmaster titulu, iegūt 1000 eiro skaidrā naudā, foršs kārtas no Raterbaits, kombinzonas no Norfina, ekipāža Fish Hunters, Rudolfs Eigle, Aivars Gaters. Aplausi uzvarētājs Riga Bassmaster kategorijā. Savā ziņā abrīnojams rezultāts. No jā, galvenie konverti. Tas ar no maliņas, jā, nē, tas nav, tas tev bija pagājušo gadu, bet citā nominācijā. Šogad tas ir vieniem trakiem copiņiem, Rudolfs jau vispār, teiks, mēģinās drīz vinnēt visu, ko vien var vinnēt. Bet, nu, viss labi, viss sanāk. No ko tas Riga Bassmaster top 3, es domāju, pelnījuši aplausus.